Nē, tā ir viņas īstā krūts? Nu, bet, protams, Angela Merkel jau tas otrais jāfoto viņai. Muļķības, tas ir photoshops. Bet tad varbūt, ja mēs runājam par viestrādniekiem, tad vajag ievest klientus Latvijā. Normāls. Reklāmas nozarē. Klientus vajag normāls. Un tur arī visi problēma. Kā mēs viņus varētu? Es iedomājos, ka indieši sabrauc un reāli sāk visu izpirkt. Viņi ir klienti. Un viņi ir klienti. Un tad tā reklāmas aģentūra, viņi saka, teiksim, atnāk kaut kāds, es nezinu, sija pūt un palari. Nē, es ar gan kaut kāda Indijas kompānija sadarbojos un ar muleti. Varbūt tiešām klients vajag, varbūt to nevajag braukt zāzumē. Stingrs viedoklis par viestrādniekiem. Viņiem obligāti ir jābrauc šurp ciemos. Ciemos? Reizi gadā. Tāpēc, ka Latvijā ir ļoti zems pašnodarbinātu un uzņēmēju procents. Un šī mazā grupa, kas ir 4% vai kaut kas tāds, viņi ir jāatbalsta. Jebkādā veidā viņi var dabūt lētāku darba spēku, lai tas notiek. Lai tik brauc, mums ir laiks sajaukt asinis. Laiks sajaukt asinis. Lai vai ko un kā es domāju par gejiem. Nu, šajā gadījumā es negribu neko konkrēti pateikt. Bet man šausmīgi fascinē džeki, kas met kākas. Es vienkārši, es vairāk man interesē, kā viņi gatavojas. Nu, viņi iet stolu maisiņu, kā viņi gatavojas iet gejiem uzmanīt. Bet vispār cilvēks, es domāju, ka tas variants ar to radīšanu. Sākumā bija, Dievs atdod radās kākas maisiņu. Kāpēc Latvijā ir tāda mūzika kā Lauris Reinigs? Jā. Bet, un viņš nav vienīgais. Bet es jums pateikšu, Lauris Reinigs, jā, man viņš pēdējā laikā patīk. Es negribu teikt par muziku, bet par Džeks kā tāds. Viņš dejo. Viņš tev patīk, tāpēc, ka viņš brauc prom. Amerikā, bet mainās, prezidenta vēlēšanas tagad ievēlēs vai no Obama vai Clinton, ja? Bušs paliek pār. Viņš tīri normāli tajā Amerikā. Moška mēs varētu ņemt tā, ka bijušos Amerikas tos vadītājus ar visu viņu kabinetu kaut kādu ministru pārcelt uz Latviju. Iedomājies, mēs varētu, visas valsts, neatkarīgi viss ir, bet tur, teiksim, institūciju valsts, kas visu vada, jo viņi jau zina kā darīt, jo viņiem taču sanāk, Jā, bet viņi jau ir... Vienīgi vai mēs neuzbruksim kādam. Viņam valodu vajadzētu, ja viņš būtu ārsts, sētnieks vai pastnieks vai ugunsdzēsējs. Bet ja viņš ir, ikdienā, ja viņš ir, valsts vadītājs, viņam preses sekretāram būtu jāzina valodu viss. Kurš pasaka tautai uzrunu jaungadā? Tonijs Blēs uzrunā tautai. Normāli. Putins ir kādreiz, tā reāli lamājies ilgi daudz. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka visi ir. Kurš bija tas... Bet kā viņš varēja kļūt par prezidentu? Žirinovskis bija. Bet viņš jau nelamājās inaugurācijas laikā. Nē, starp citu. Nēģeris. Visu skolas laiku vienmēr ir bijis normāls vārds. Bez problēmām. Nēģeris. Man joprojām tas ir normāls. Vai kā man arī, bet Latvijā dzīvojošie nēģeri. Tas jau ir no štatiem nācis, jo viņi izmantos par Nigēru. Jā. Zin, kas viņi afro Latvijā. Bet tas ir smieklīgi. Tas ir smieklīgi. Afro Latvāņi. Jo pagad, kur pat bija šis streiks arī Amerikas esmu nesais Latvijā. Arī bija izpaudies, ka tur par citām rasēm ir runa. Un kad tas ir aizvainojuši teikt par nēģeriem, neatceros, kaut kur viņš teica, ka teikt par nēģeriem ir aizvainojuši, ka vajag teikt melnais vai afroamerikāns. Kā tu var zināt, ka viņš ir afroamerikāns? Varbūt viņš ir vienkārši no Afrikas. Un melnais, manuprāt, latviski ir vēl daudz tādu. Tas ir drīzāk, tas ir tā nemazgājies. Jā, tas ir tā, fuj, melnais. Tas ir, lūk, un tad ir jautājums tā globālā pasaule tāda, kad vairs nevar saprast. Nē, tu vari visu savu par melnādēnēm, jo pastāv tāds dalījums. Nē, melnādēnēs, jā, bet tur bija runa par melnais. Melnais, jā. Melnais. Tagad tu paņem, klausies, tagad tu pēc kažoku, tu jau arī ņem melnādēnu. Kažoku vai baltādu. Man liekas, ka tas ir vienkārši, tie aizspriedumu, tas ir par tiem cilvēkiem, kad ir padirsenis, kad ir nēģeris, kad ir viss. Par to sāp sirds? Man mazliet uztrauc, man tas nepatīk. Jā, vienmēr sakot, es domāju, ka skatītāji mēs pie šīm tēmām atgriezīsimies. Visā. Jo te, kā jūs redzat, bezglīgais stāsts. Bezglīgais. Es neatceros, kāds lielās.
galva nesamazināsies. Tā kā līdz nākamajai reizei palieciet kopā ar mums.